Vai jūs varat atbildēt uz šo jautājumu? Cik lielu summu prioritāšu ietvaros mēs šobrīd grasamies un kā samazināt izdevumus, lai atdotu šīm nozarēm? Godīgi sakot, es neredzu, kā var 850 miljonus samazināt. Cik jūs redzat? Es personīgi redzu, protams, tas būs darbs. Cik jauna vienotība redz? Es personīgi. Cik jūs, finanšu ministrs un premjera? Vai jūs vispār esat definējuši mērķi šobrīd? Kā jau es minēju, saistībā ar aizsardzību ir 3 galvenās lietas. Viena lieta, kas neapšaubām būs jāsamazina izdevumi katrā resorā, lai pārdalītu aizsardzībai. Cik konkrēti mums ir jāsasniedz nākamā gada budžetā 5% no IKP aizsardzībai? Cik mums jāpārdala summa? Mums jāmeklē dažādi resursi, kā to paveikt. Es redzu personīgi, ka vismaz 250 miljoni mums ir jāpārdala aizsardzībai no mūsu iekšējiem resursiem. Mēs iepriekšējos gadus to esam spējuši, un tas jāspēj šogad. Būsim godīgi, un tad liekam galdā, kāds ir konkrēts piedāvājums, kā jūs redzat 850 samazināt. Kur noformulēja jums jautājumu? Būsim godīgi, nopietni izturāmies pret pārakstu. Ko tas šitā parakstījām? Tas ir ironijas, lūdzu. Šis īstenībā... Kāpēc es nevaru ironizēt? Nu, jautri vakarā parunājām. Šis ir ļoti nopietns jautājums. Ir. Gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Ir. Un mums ir... Es aicināšu pirmkārt nespekulēt ar stāstiem par lineāro griešanu, ka tagad noņems pašvaldībām un vēl visādas lietas, ko man bail mutē ņemt vispār tādus vārdus. Jo to naudu var atrast. Kur? Var atrast tajās lietās, kas nav redzams.